Sveiki! Mani sauc Zanda, un tu klausies podkāstu vienkārši par sarežģīto enerģētikā. Esam iepriekšējās epizodēs runājuši gan par datiem, gan par energoauditiem, gan uzņēmumiem, gan ēkām, bet par to, ko mēs vēl neesam runājuši, esam vispār par energo pārvaldību. Daudziem droši vien tas vienkārši asociējās ar kaut kādu patēriņa samazināšanu, lai rēķinos izmaksas būtu mazākas vai ISO certifikātiem, bet īstenībā mūsdienās energo pārvaldība tiešām ir tāds, process, sistēma, kas jau ir būtībā būtiska vadības līmenī, kā arī visiem darbiniekiem, kā mēs veidojam vispār uzņēmumu, kā mēs darbojamies, ar tiem pašiem datiem, automatizējam to, digitalizējam, un tas nav vienkārši tāds plikas, formāls vārds energo pārvaldība vai energo pārvaldības sistēma, bet tas tiešām ir daudz būtiskāk un ar daudz lielāku ietekmi. Un tad, kad vispār es domāju par šo tēmu un ko aicināt, un man vispār nebija jautājumu, un šodien uz sarunu esmu aicinājusi Jāni Kļaviņu. Jānis ir ilgadīgs, es teikšu, tāds vispār, es negribu teikt energoefektivitātes eksperts, bet vispār tādu, es teikšu, procesu uzlabotājs, ja tā var teikt. Šobrīd tu, esi akciju sabiedrība Kīva Latvijā energoefektivitātes eksperts, projektu vadītājs, bet tev ir ļoti liela pieredze un prieks, ka piekriti, un šodien tad vienkārši izmalcīmies cauri šai tēmai, kas ar man liekas tā sabiedrībā vēl nivelēta tāda virspusē. Tā kā sveiks! Jā, labdien! Pirmais jautājums šajā sezonā mums ir, varbūt, pastāst par sevi, ko tu dari un vispār kā tu nonāci nozarē. Jo, es teiktu, ka tu atbrauc, es gribēju teikt stiļuga, tā kā, es saku, vienmēr vārds ir par energo pārvaldību, kas saka, jau pirms tam iesmēja, liekas, tur, no Katumā es atbrauks cilvēks, tur, stulbi tā teikt, bet vienkārši pastāst par sevi, jo tu esi tiešām tāds izcils piemērs, mūsu nozares kolēģis. Par enerģētiķi sevi es īsti nevaru saukt, teiksim tā, es sevi gribētu raksturot no inženieru puses, tad esmu cilvēks, kas risina problēmas. Attiecīgi, tā ir sanācis, ka lielākā daļa problēmas, ar ko ir saistīts, tas ir energoefektivitātes lietas. Energoefektivitātes nozarē, tur principā nozares pārklājās, tu neesi tīri enerģētiķis, tu neesi tīri projektētājs, tu neesi, tev jāzina lietas no daudzām tēmām, respektīvi tāds plašs, tāds inženiertehniskais zināšanu loks, no tur tās pašas siltumtehnikas līdz tur kā ventilācija pareizi darbināt un arī modernām IoT tehnoloģijām jau nāk iekšā visādi jautājumi. Tā kā, tas tāds loks. Kā es tāds rados, principā tāpat kā visiem cilvēkiem šajā laikā un punktā esmu apstākļu, izvēlu un cilvēku atvest. Tas, ja es varu izmantot iespējas, šeit var arī pateikt paldies lielai daļai cilvēku, bet, pirmais, protams, savai ģimenei par to, kā, visas tās īpašības, kas man ir dzīvē noderējušas, nāk no viņiem. Attiecīgi vidusskolā liels paldies fizikas skolotājam Valdim Augsnim par to, ka attiecīgi viņš bija tas cilvēks, kas parādīja fiziku man tādā gaismā, kad, principā, es noticēju, ka tas ir mans. Arī, tad arī izlēma inženieru tehniskā zinātnes ir tas mans virziens. Tad bija tāds interesants moments, ka es, domāju 12. klasē, ko darīt. Lielākā, labākā ideja, kas man bija, elektroinženieris, elektrotehniku studēt. Toreiz aizbraucām uz, tās bija laikam atvērto durvju dienas, kaut kādas studentu dienas, un biju uz to elektrotehnikas katedru, un tur pasniedzēja stāsta, ko tur māca, vēl kaut ko. Forši, laikam pa tēmu, un fiziku un tām, un tad izēja Gaitenijā tur. Tolaik vārds viņai bija Ieva Lorence, tagad Ieva Stulpiņa, un viņa tāda, hei, paklausieties par vidzinātni kaut ko. Un tas bija tas, viens cilvēks, kas tāda netīšām varbūt pat, bet tā kā ievilk tieši tajā studiju nozarē.
Un studiju laikā, protams, liels paldies jau aizgājušam, diemžēl, bet profesoram Mārtiņam Gadrovičam. Leģenda. Jā, nu, teiksim, siltumtehnika, tas tad beigās bija tas, kas mani aizrāva. Nu, tajā pašā laikā liels paldies arī Vītola fondam. Bez atbalsta nekā nevarētu, teiksim, teikt, ka būtu, teiksim, tāda stabilitātes sajūta studiju laikā. Un jā, nu, beigās arī paldies, var teikt, tā laika Inspekta Latviju vadībai, kas, teiksim, saredzēja manī potenciālu un uzņēma savā komandā toreiz kā inspekcijas institūcijas administrators. Dokuments kārtot, pa laikam kādam ekspertam līdz aizbraukt. Bet, nu, tajā laikā, teiksim, tajā apstākļi bija tādi, kad nāca iekšā energoefektivitātes likums, parādījās daudz jaunu pakalpojumu, tad te pašas uzņēmuma energo audits, aktuālāks kļuva ISO standarts. Nu, lēnām tos talantus attīstīt kopā ar citiem ekspertiem strādājot. Un cik ilgi tu jau esi nozarē vispār? Nu, tā oficiāli es jau skatos, kad sāku strādāt inspektors, bija 13. gads. 13 gadi pagājuši tagad. Tā kā, jā. Un tagad tu biji no tāda privātā sektora. Nokļuvis, negribu teikt publiskā, bet saistībā ar publiskām ēkām varbūt var ieskicēt to arī. Jā, nu, teiksim, 21. gadā beigās, jā, dzīvē pārmaiņas bija nelielas, tad ģimenes pieaugums, nu, attiecīgi arī kaut ko gribējās pamainīt dzīvē kaut kādā ziņā, un, jā, toreiz nāca piedāvājums no valsts nekustamiem īpašumiem pār energo pārvaldības sektoru vadītāju, nu, tā ir tāda, teiksim, tā ļoti laba pieredze gan darba ziņā, gan arī, teiksim, tas galvenais sausais galvenā lieta, kas man pamudināja, bija principā tas, kad auditoru pusē tu darbojies ar teoriju, tu kaut ko uzņēmumu iesaki, to ir pie nākamā, iesaka tā tālāk, bet tu to procesu kā ievieš un tos rezultātus arī nevar novērtēt. Un es to redzēju kā ļoti labu iespēju to šajā pusē pastrādāt un tiešām nenožēloju to. Un kā varbūt izskatās šobrīd tava ikdiena? Ja tu esi apakaļ privātā sektorā, tajā konsultēšanā, varbūt ieskicē, kā izskatās tava ikdiena? Nu, šobrīd ikdiena vairāk ir saistīta tīri ar klientu piesaistīšanu, runāju ar klientiem, vadu apmācības, teiksim, strādāju pie semināru izstrādes, strādāju pie tā, lai attīstītu tā kā biznesa virzienu, ne tikai energoefektivitāti, arī teiksim, citos virzienos, kas ir saistīti ar ilgtspēju kā tādu. Tas tā man ikdiena principā atbrauc uz darbu, skatos savu darbiņu sarakstu, kam ir jāatbild, kam ir jāpiezvana, kam ir kāds varbūt atzinums jāuztais pa vidu, jāpaspēj. Teiksim, tā darbojos tādā veidā. Un kāpēc tev liekas tā apmācība svarīga? Jo, jā, kad es arī domāju, par tevis uzaicināšanu, tiešām redzēju to īstenībā anormālo darbu, ko tu dari. Viens ir, protams, valsts nekustamās īpašumos, kur, man liekas, tu biji visur, gan rīta panorāmu aptaisot vaļā, paskatoties, gan šobrīd tajā tirzniecības rūpniecības kamerā īstenībā, jā, varbūt pastāst no savas perspektīvas, cik tās apmācības vispār būtisks un kāpēc kaut ko tādu darīt. Jo tas ir tāds, neraksturīgas lietas auditoriem. Es nezinu, kāpēc. Mēs tā kā baigi esam izvairījušies no tā, bet jā, kāpēc tas ir būtiski? Viens no iemesliem ir tāpēc, ka es ļoti labi saprotu, ka attiecīgi vieni paši auditori un vieni paši energo pārvaldnieki, teiksim, ikdienā darbojoties savās uzņēmumos ar saviem klientiem, viņi ir ierobežots daudzums. Viņi var kaut ko vienu lietu, un viņiem ir arī ierobežots šis teiksim, tā skatu punkts, varbūt tā savā uzņēmuma ietvarā vai tā tālāk, un attiecīgi es ticu tam, ka tādu plašāku skatienu, ja iedot uz to nozari daudz veiksmīgāk un daudz ātrāk iet uz priekšu efektivitātes uzlabošanas projektu. Jo viena no lietām ir tā, ka attiecīgi ja mēs paskatāmies, vai uzņēmumi savā iekšienē var uzlabot energoefektivitāti, var. Es to pats esmu darījis, un es ticu, ka, respektīvi redzējis, cik labus rezultātus var sasniegt, un es ticu, ka to var izdarīt arī citi.
Es visiem nevaru izstāvēt klāt kā auditors un pateikt, dari šitā, dari tā. Uz apmācībām tev ir lielāka auditorija un tev ir lielāka iespēja, ka tās zināšanas nododot, cilvēks kaut ko tiešām arī savā uzņēmumā ieviesīs, uzlabos. Un tas ir mans tāds globālais mērķis, uzstādījums, ir ne tikai, sniegt pakalpojumu, bet vispār uzlabot šo te izpratnes līmeni un arī efektivitāti visā Latvijas, tā kontekstā nozarē. Tas ir būtiski tiešām. Šodien mums tā tēma energo pārvaldība. Es tur ievadā iedevu, saku, ir tāda mīta vispār, kas tāds ir, kā tu raksturot, kas vispār ir energo pārvaldība mūsdienās? Energo pārvaldība kā process, ja mēs skatāmies uz definīciju, viņa nav mainījusies. Viņa arī nevajadzētu mainīties. Tas ir sistemātiska pieeja, kā risināt jautājumus neatlaidīgi. Teiksim tā, ka mēs tur, ja mēs salīdzinām auditu ar sistemātisku pieeju, audits reizi 4 gados atnāk, iesaka aiziet, tad sistemātiski mēs katru gadu domājam, kā mēs varētu labāk vai kā mēs varētu, sliktākā gadījumā nesliktāk, teiksim tā. Un tā energo pārvaldība, pēc definīcijas nav mainījusies, bet kas ir mainījies, ir stipri gājuši uz priekšu tehnoloģijas. Un tas ir tas aspekts, kas to pārvaldību maina profilu no, teiksim tā, ne tik daudz formālas pieejas, ka tu skaties, vai tu darbojies, visas procedūras ieviesīs atbilstoši standartam, bet kāda ir tava energo monitoringa spējas, teiksim, uzņēmumā, un ko no tiem datiem tu vari dabūt ārā, kādas secinājumus izdarīt un kādas reālas arī pasākums ieviest. Tā ir tā galvenā izmaiņa, jo šobrīd šajā punktā vēsturē nav nekad bijis vieglāk masveidā datus iegūt, apstrādāt, vizualizēt, analizēt. Tas nekad nav bijis vieglāk. Agrāk pirms 10 gadiem cilvēki ar rokām rakstīja kladītēs, un tā viņam bija energo pārvaldība. Un kā tu redzīji vadības līmenī, vai tā energo pārvaldība tomēr šobrīd tiek uztverta kā instruments, piemēram, investīciju veikšana, ražošanas procesu, vienkārši optimizācijā? Kā tu reiz savs, jo tu jau ikdienā strādā tiem ražošanas uzņēmumiem, kas Latvijai reāli pelna naudu, ja tā var teikt. Jā, bet tur ir divas lietas jāņem vērā. Pirmais ir tas, cik tam uzņēmumam vispār cik viņš ir energointensīvs. Attiecīgi, cik liela proporcija no viņa ikmēneša ikgadējām izmaksām aiziet enerģijai. Ja viņas būs mazas, protams, vadībai arī būs lielākas rūpes, par ko skatīties. Tad, viens piemērs dzīvē. Es katru dienu braucot uz mājām, braucu garām vienai lielai ražotnei. Un viņiem ir tāda padomu laika ēka, un cik gadus jau braucu garām, viņa nav siltināta. Tā kā nesiltina viņu to ēku. Nav viņiem laikam interesantā lieta. Bet tajā pašā laikā, tad braucot tur pāris ētē, redzi, ka tur viņam jaunkātu māja, viņiem saules paneļi. Viņiem, teiksim, tu dzirdi no vietējiem ir laba darba, vide ir, cilvēki priecājās iet uz darbu. Vadība pievērš uzmanību tam, kas ir svarīgi tajā uzņēmumā konkrētā. Un ja mēs runājam par energo pārvaldības lomu, tad, kad ir, saprotams, ka tā enerģijas patēriņš ir kaut kas tāds būtisks, kam ir jāpievērš uzmanība. Protams, to viņu vadības loma ir neatsverama, jo viņi ir tie, kas nosaka prioritātes, viņi ir tie, kas nosaka, kam veltīt resursus. Un tāpēc arī energo pārvaldības standartā šobrīd ir liels uzsvars uz to, ka tā līderība, vadības iesaista. Jo bez tā atbalsta, piedodiet, energo pārvaldnieks tur datus var analizēt, cik viņš grib. Bet, ja tur beigās nav dalā tā pienestā vērtība, jo pareizi jau tu saki, jo viņi jau, ko dara galvenais, pelna naudu. Tas ir tas viņu mērķis, tātad viņiem ir interesanti lielāka tirgus daļa, ražību uzlabot, efektivitāti uzlabot, ka to pašu patēriņu ir vairāk izdarīt, lētāk izdarīt. Tā ir viņa interese. Ne jau tā tīri uz energoefektivitāti, bet ja tas palīdz sasniegt viņa mērķis, protams. Un to, ko man gribās noteikti arī šodien pieskarties, ir
to, negribu teikt, energo pārvaldnieku kompetenci, bet man baigi ļoti uzķēra to, ka tu sākumā teici, ka īstenībā, piemēram, tu darīt savu darbu, tev ir jābūt zināšanai par ventilāciju, par dzēsēšanu, par apkurses sistēmu, un tā nav tikai pliku datu analīze. Un varbūt to arī ieskicēt, jo, zin, kā arī tāds sabiedrībā ir kaut kāds mīts, ja, kad tā kā es teicu, nezinu, katlu mājas operators, bet, ja tu klasiski, kad iztēlos energo pārvaldnieks, tad domā pašvaldībā kaut kāds tur cilvēciņš, kas tos datus analizē, bet īstenībā, kas tur stāv apakšā. Varbūt tu no savas pieredzes, jo tu jau arī vadot šīs apmācības, tu redzi, kompetenti cilvēki. Ka vienkārši tā, lai lauzt tos mītus, ka, tie cilvēki ir forši. Jā, ko es varu teikt? Ja mēs paskatāmies uz to energo pārvaldību kā tādu, tur ir tā kā divas puses. Viena ir principiālā puse, ko darīt, kā organizēt to lietas. Tas ir, teiksim, tāds jau energo pārvaldības vadības līmenis, kā tur to skatīties vispār, kā sevi vadībai prezentēt, kā datus analizēt tā tālāk. Un pareizi tu saki, ir otra puse, kas ir tehniskā, jo, teiksim, tev ir jāsavēl kopā. Tu datos redzi kaut kādu rādījumu, 5, 4, 10, 100, vienalga tev ir cipars, un tev ir jāspēj interpretēt, ko tas cipars nozīmē beigās, attiecīgi tajā tehniskajā pusē. Un tur tiešām ir ļoti būtiski, viens, ko es gribu uzsvērt, tas ir energo pārvaldnieks, ir varbūt nevienmēr tas, kurš zinās perfekti abas puses, bet viņš ir tas cilvēks, kas savalka kopā. Pat ja ne pats datus, bet viņš redz datos kaut kas nav, un viņš zvana tehniķim vai tam konkrētam inženierim, hei, klausies, aizēj apskaties, kas tur notiekās. Un tā, izrādās, ka tur varbūt kaut kāds vārsts ieķēries, vēl kaut kas, un tā tālāk. Vai tur varbūt ir, vai avārijas situācija, vai jau ilgstoši kaut kas tāds bijis, bet, kā energo pārvaldnieks uzņēmumā, viņš ir tiltiņš starp vadību, starp tehnisko personālu un starp datiem. Tas ir uzņēmumā iekšā. Ja kā auditors tu ej, tas, protams, laika gaitā nāk, ka tas, ko es teicu, es ne tik daudz kaut kāds konkrēts inženieris, kā izmeklētājs bez mazliet. Jo tev, teiksim, tu redzi kaut kādu procesu, lietu, fizikāli tu saproti, kā tas strādā, un tad tu uzdod sev jautājumu arī, vai esat domājuši kaut ko uzlabot. Tad jau sākās diskusija par to, ka tehniski tas ir tā sarežģīti vēl kaut kā, un tad pašam ir jāieskatās, kā to pareizāk visu noformulēt. Bet tur var būt, no visām zinātnes jomā, tvaika, siltumtehnika, elektrotehnika, iekštelpu, gaisa kvalitātes jautājumi. Un bieži vien jau visvairāk jau ir kaut kāds projektēšanas kļūdas, kas ir energo pārvaldniekam, ir, teiksim tā, kā to, lai pareizi pasaka, dzelonis sānā. Nē, man patīk, kad kaut kad gadus atpakaļ, kad man vēl bija savs uzņēmums, griezās pie manis liels ražošanas uzņēmums, kas nebija vēl sācis darbu. Tagad izmēģinājām, un saprot, ka ir slikti. Un tad griežās tev pie, ko tu vari darīt un ko, un tu liekas, žēl, reāli žēl, ka to pat nevarēja izķert sākumā. Bet varbūt, tev tādā pieredze milzīgi, kāda varbūt tās galvenās kļūdas, ko tu redz, viens, ka projektēšanā kaut kas nav bet varbūt vispār tādā sistēmiskā pieejā, kas nestrādā uzņēmumiem. Te jāsaprot, es par kļūdām to nekad nesauktu. Tā viss ir, teiksim, piemēram, ja tu aizbrauc uz jebkuru ražotni, kas ir, teiksim, izveidota jau kaut kādā vēsturiskā industriālā centrā, un tev jāsaprot, ka viņi tur sadzīvo ar vēstures. Teiksim, tā ar vēsturiski izbūvētām sistēmām un arī uzņēmums jau nav statisks. Viņš jau, teiksim, no sākuma varbūt sāka vienā ceha daļā, pēc tam izplatās uz visu, un tad pa gabaliņam lipinājas kaut ko klāt ražošanas vajadzībām. Tā viss ir vēsture, to nevar saukt par kļūdu, teiksim tā. Pareizi tu saki, bieži vien varbūt pietrūkst tā sistemātiskā un ilgtermiņa skatījums uz lietām, kā to visu sakombinēt tā, lai tas strādātu kā
teiksim tā, netraucētu viens otram, ka mums ir, teiksim, karstais ceks nejauc ārā augstumu un augstās daļas kaut kādas procesas un tā tālāk. Kur likt lieko siltumu, vai viņam ir potenciāls vispār viņu izmantot. Tāda veida jautājumi. Tad jā, tas skatījums, tāds savilkt visu kopā, sakārtot to saimniecību kā tādu. Un tagad pēc tās, tev jau vairāk kā 10 gadu nozarē, tu redzi, ka uzņēmumi ir tā kā palikuši, negribu teikt gudrāki, bet vispār viņi zina, cik viņiem patēriņš ir, kaut kā tos datus analizē un ko, jo, gads 10 atpakaļ, droši vien tas vēl bija melna bilde. Kaut kādiem uzņēmumiem droši vien, ka nē, bet kā tu redzi šobrīd praksē? Vai ir dažādi? Es teikšu tā, grāmatvedis visu zina vienmēr. Tā kā par to, cik viņi maksā par enerģiju, to uzņēmumu vienmēr ir sekojuši līdzi, tā izmaksas ziņā. Par kilovatstundām nevienmēr tas ir interesanti skatīties līdzi. Te ir arī jāsaprot tā lieta par energo pārvaldību, ka nekas jau teiksim tā, uzņēmumā, ja viņam ir savs inženieru korpus. Viņiem ir savi inženieri, kas ir siltumtehniķi, elektrotehniķi, tā tālāk. Visi viņi ir studējuši, mācījušies kaut kādas optimizācijas lietas, efektivitātes lietas. Viņi jau visu to zina. Bet viņu galvenā atšķirība ir tajā, ka energo pārvaldniekam un viņiem ir dažādi uzdevumi. Tiem, kas ir inženieri, viņiem ir uzdevums, lai viss strādā, lai viss darbojās. Energo pārvaldniekam ir jautājums, lai viss darbojās tad, kad vajag, kuru vajag un tieši tik daudz, cik vajag. Tie, tiksim tā, it kā pa vienu tēmu, bet dažādas prizmas uz ko skatās. Un ir uzņēmumi, kur, protams, tie paši speciālisti arī cenšas paši savu iniciatīvu sekot līdz tam patēriņam, un tad viņi, teiksim, jo tā viņiem ir vieglāk runāt ar vadību, varbūt viņi ir iemācījušies, ka savādāk, ja viņi pasaka, ka vajag tur uzlabot šito un to, viņam netic, kamēr viņam datus neatstiep no sērijas. Tāpēc viņš ir sācis ievākt viņus. Un, protams, tā kultūra līdz ar tie, kad reiz 4 gados auditori nāk un tā tālāk. Ja mēs pirmajos auditos runājām, ka cilvēki vispār nepievērš uzmanību varbūt dažreiz lietām, tagad jau 3. 4. reizi uzņēmums tiek auditēts, viņi jau visu zina, viņiem viss ir, viņi visi ir saskaitījuši, viņi visi var iedot datus un tā tālāk, teiksim tā. Jo daļai jau arī, ja paskatās to pārvaldības kā tādu attīstību, tad jau arī ir jautājums par to, ka tie dati jau vienmēr ir bijuši, vienkārši viņi varbūt ir analizējis tikai grāmatvedis, bet tomēr viņus var izmantot arī inženieri un vadība un vēl kaut kas, un tad jau viņi sāk kārtoti, jau dashboardi parādās, visādas features. Varbūt to var ieskicēt tā īsumā, kas ietilpst tajā energo pārvaldībā, jo viens ir dati, ka mēs pieskārāmies, bet es saku, ja pasaka vārdu ISO, visiem atceļās uzreiz. Bet ir tāds, ka nāks tev ikgadēji, tev kāds certifikācijas audits un ko, bet varbūt tu pēc būtības var pateikt to mērķu, arī teicās tās prioritātes, bet izskaidrot, kāpēc tas reāli būtiski un kad tā sistēma ieviesusies un strādā veiksmīgi. Pirmais, es gribētu uzsvert, ka ISO nav obligāts tajā ziņā, ka kam neuzliek pa pienākumu likumu šobrīd. Piemēram, mazie vidēji uzņēmumi šobrīd arī ar to pašu tirdzniecības, rūpniecības kameru apmācībās. Mēs runājam ar maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri nav gan lielie elektroenerģijas patērētāji, attiecīgi viņiem, teiksim tā, ISO nav pienākums. Teiksim, nevienmēr viņš arī ir nepieciešams certificēt, ja to neprasa klienti, ja to neprasa kaut tam līdzīgi. Jo tā, kā tu pareizi saki, tās ir administratīvās, teiksim, sloks nedaudz ir. Pēc būtības, ja mēs skatāmies, tad tas ir, kā jau no sākuma ieminējos, sistemātisks process, kā mēs meklējam. Speciāli jau nav jāuzprasās, teiksim, uz nepatikšanām, bet mēs cenšamies ieraudzīt vietas, kur mēs varam veikt uzlabojumus, kas dotu pienesumu uzņēmumu gala rezultātā. Jo, teiksim, tās metodas, kā uz to skatīties, ir jau tagad ražošanā, lean metodes, kā samazināt zudums ražošanā, liekas procesus neveidot. Vai energoefektivitāte tieši tas pats?
Un kur ir tā galvenā lieta, kad, ja mēs izvēlamies šo te ceļu, nosaukt sevi par efektīvu uzņēmumu un teiksim tā, definēt, ka energo pārvaldība ir kaut kas svarīgs, un tātad viens ir tam veltīt laiku, zināšanas, resursi nevienmēr vajag tik lielus, bet, principā, laiks zināšanas tas ir pats galvenais. Un attiecīgi arī neatlaidība. Un saprast, teiksim tā, nedarīt darīšanas pēc. Jo, uzņēmumam tiešām, kā es saku, ir svarīgi ražot, svarīgi pelnīt naudu. Un tas viņiem var būt kā rīks, kā palīdzēt sistemātiski uzlabot, sakārtot uzņēmumu. Un tagad jau arī, nav jau jāskatās uz energoefektivitāti tikai kā uz ekonomisku ieguvumu un labumu. Ir šobrīd aktuāli arī ar klientiem runājot, viņiem jau, teiksim, energoresursu cenas, ja tīpaši pērk tagad X stundas tos. Pēc Nord Pool biržas cenas, pavasari tagad pa nulēm pa dienu ir, viņiem tās izmaksas jau nav nemaz tik lielas, to salīdzinoši. Un te jau paliek svarīgi citi jautājumi. Riska menedžments. Jo arī te 2 nedēļu atpakaļ arī podkastā dzirdēju, kur Latvenergo viens no priekšniekiem saka, ka uz rudeni jāgatavojas, kad dabas gāze būs par 40% dārgāk. Tātad mēs tā kā menedžējam jau uz priekšu riskus ar to. Ar to pašu energoefektivitātes uzlabošanu mēs varam uzlabot darba apstākļus cilvēkiem, respektīvi apgaismojumu, ja mēs pieejam nevis tā nomainām luminescenci pret LED, tā vienkārši, bet tiešām izskaitļojam, cik mums luksusu vajag cilvēkiem, lai kvalitatīvi varētu strādāt, un kāds tas gaismas tonim jābūt ir. Tas ir arī iegūms, teiksim, iekštaupu klimata jautājumi. Tā kā daudz citi aspekti nāk klāt. Un gribās arī, lai tu pastāsti par to, kad ja tev ir, piemēram, kaut kāda sistēma, tad visiem darbiniekiem jāzina tie mērķi un ko. Paskaidri, kā tas praksē darbojas. Tev ir ražošanas uzņēmums, tev ir energo pārvaldība. Vai tu nezini, tu strādā valsts nekustamās īpašumos, apsaimnieko kaut kādu ēku, un tev ir kaut kādi mērķi. Kā tas tiek integrēts vispār energo pārvaldības sistēmā? Teiksim tā, darbinieku līmeņi ir dažādi, un attiecīgi visiem visu izstāstīt, atgādināt, izstāvēt klāt nevarēs. Tev ir svarīgi nokartēt savu uzņēmumu un atrast tās atslēgas personas, no kā ir atkarīgs tavs, teiksim tā, uzņēmuma enerģijas patēriņš. Tie cilvēki, kas pieņem lēmumus, tie cilvēki, kas uztur iekārtas, tie cilvēki, kas reāli ikdienā ar viņiem strādā. Un viņiem gan ir jāzina, ka viņiem ir svarīgi, ka viņi tomēr skatās līdzi ar enerģijas patēriņiem. Ja mēs esam ieviešuši energo pārvaldību. Un tu arī minēji sarunas sākumā par datiem. Kā tu vērtētu vispār šo te, kāpēc tas uzņēmumam ir svarīgi un ka tās pierakstas klātes vairs nav, ir tā kā automatizēti, bet ko tas faktiski dod, jo tas ir tāds mīts ir. Daudz ir, vienkārši bija tā energo pārvaldnieks, kas tos datus analizē, tas ir grāmatvedi visu, bet tas ir tas mājas pamats, lai tā sistēma vispār strādātu, saprast, kas tev patērē visvairāk, vai veiksmīgas energo pārvaldības sistēmas ieviešanai, vai dati ir tas būtiskākais? Dati ir sākums, ja tu neko nemēri, tu jau nezini, ko tev uzlapo. Tas ir, teiksim, pats sākums. Dati ir svarīgi, vai tas ir galvenais? Arī nevienmēr. Principā jau, kā es teicu, ir daudz dažādu citu iemeslu, kāpēc mēs gribētu uzlabot to tehnoloģisko procesu. Mēs jau, teiksim, zinām, ka tā iekārta 20 gadus veca ir, bez enerģijas patēriņa mērīšana mums jau gribās viņu nomainīt, jo viņi ir jaunāks, labāks, kaut kas tam līdzīgs. Dati noteikti ir palīgs. Dati noteikti ir palīgs argumentēšanai, dati ir palīgs energo pārvaldniekam, lai viņš varētu strukturēt, par ko viņš vispār runās ar vadību. Tur viņi ir ļoti būtiski un svarīgi. Un mums gan bija par energo auditiem tā kā atsevišķi ieraksts, bet
to, ko man gribētos, lai arī varbūt tu no savas perspektīvas pakomentē, kā saprast, kur tos datus ievākt. Respektīvi, uz kurām sistēmām, uz kuriem procesiem, no savas praktiskās pieredzes. Vienalga, vai tā ir ēka vai ražošana, ar ko sākt? Te mērījuma iemesls ir, ka tev ir jautājums. Tu gribi zināt. Mērīšanas pēc, tas ne vidē ir labi, ne beigās tos datus arī neviens neizmanto. Tātad, ja tiešām energo pārvaldnieks sāk savu darbu, tas jau, teiksim tā, jo dziļāk mežā, jo vairāk malks, respektīvi, jo vairāk viņš sāk domāt par lietām, jo vairāk viņš saprot, ka viņam ir jautājumi. Un attiecīgi, lai tad varētu kāds atbildēt uz jautājumu, cik, kur, tad tie jautājumi arī parāda to virzienu, kur tad tev tas skaitītājs reāli ir vajadzīgs. Tu jau to skaties, jo tev ir jāpaturprātā, viens ir, tev ir jautājums, un otrs ir, ko tu darīsi, ja atbilde būs tāda vai citādāk. Respektīvi, ar mērījumiem tu varbūt vēlies kaut ko pierādīt. Ja ne valdēju, tad varbūt sev, varbūt kolēģiem un tā tālāk. Kaut kā tā. Tā kā es redzēju tev rīta panorāmā, tu ļoti interesanti piemēri stāstīji negatīvi par gudro ēku, bet par biroja ēku, kur jūs esat sākuši baigo monitoringu. Nesaukšu pa kuru ēku publiski varēs droši vien atrast, bet jā, ko darīt ēkās? Ražošanas procesā varbūt kaut kādi jautājumi, tur tā, bet ēkās tas ir tā kā standartizēti, tu zini tomēr, ko tev skatīties. Un arī tas pats būtu tā pati pieeja, kad, tev jāsaprot, kāpēc tu to dari. Vai piemēram, nezinu, tev visi dati pieejami, un tad tu tomēr neko neskaties, vai vienkārši padalies ar savu praktisko pieredzi, tad saka, biroja ēkās un publiskās ēkās. Teiksim tā. Tad, kad sāku strādāt, protams, bija objekti, kur kaut kā no nulītes būvējām, kur mēs jau kaut kas bija un vajadzēja, teiksim, savilkt punktiņus kopā, papildināt vēl kaut ko. Un priekš manis jau ir tā kā iestājies tāds, teiksim tā, energo pārvaldnieka džentlmeņa komplektiņš, principā, kas būtu svarīgākais. Bet es teikšu tā, ka tās ēkas jau ir pilnībā dažādas, un arī ar vēsturiskām ēkām var strādāt. Un, teiksim tā, ir labie un sliktie piemēri abos gadījumos. Gan, kad ēka ir vienkārši kā pagale ar vienu siltummezglu un kontrolieri, gan, kad ēka ir apkrauta ar entiem sensoriem, skaitītājiem vēl kaut ko. Tās ir tās divas galējības, kuras man, teiksim, ikdienā var Latvijā sastapt. Un tie sliktie piemēri tas, kad, ja mums ir veca ēka, viens siltumnaglis un atmetam ar roku, tur neko nevar izdarīt. Tas ir slikti, jo var. Un otrs gadījums, kad ir apkrāmēts ar tiem sensoriem, gudrām lietām vēl kaut ko, un neviens neskatās, ko viņi dara. Kas tur notiekās. Jo ēka, ja mēs bija tas termins gudrā ēka, nav gudras ēkas. Ēka ir tik gudra, cik gudrs saimnieks. Tieši tik vienkārši, jo viss tas, kas ir, ja mēs ar energo pārvaldību runājam, energo pārvaldnieks var iztikt ar to vienu skaitītāju, ar vienu kontrolieri. Ar to arī var izdarīt šo to. Un tad jau domāt, varbūt var, ja uzlabojam, atjaunojam, un tad izplānot jau kaut ko jaunu, foršu un tam līdzīgi. Un tas pats ir otrā pusē. Ja mums ir daudz sensoru, daudz datu, tad tev ir diezgan daudz laika jāpavada, lai visu to savest, salikt pa plauktiņiem. Kam kā ir jāstrādā, kuri dati rāda pareizi, kur nerāda, jo vairāk sensori, jo arī mērījuma kļūda nedaudz palielinās. Un tu jau, teiksim tā, kaut kāds brāķēts sensors atnāk un tev rāda, ka visu laiku telpā ir 16 grādi, bet izrādās, tur ir tehniska problēma, tad tās lietas jau arī ir apgrūtina beigās to darbu, ja ir pārāk daudz to lietu. Un kā tu skaties globāli uz ēku vadības sistēmām, jo man kaut kāda tāda profesionāla pieredze, jā, ka tiešām, tā, ka tu teici, viņas ir, bet faktiski, kaut kā līdz galam netiek tas izmantots un ko? Kam vispār varbūt pievērst uzmanību kaut ko plānojot? Tagad daudz jaunbūves, pārbūves, esošās ēkas, kur to ievieš. Kas ir svarīgi? Jā, tad,
lai gudrs saimnieks būtu. Nu, Nu, jā, svarīgi ir, pirmkārt nodefinēt vajadzību. Un pat, ja mēs sākam domāt, ka mums būs gudra ēka, pati vadīs tam līdzīgi, tāpat tās ir jāsaprot. Pirmais jānodefinē, kurš lietos sistēmu, kurš pāraudzīs viņu, kurš reaģēs uz kļūdām, kurš skatīsies temperatūras. Jo sistēmā ir vienkārši, tu viņai iestati attiecīgi kaut kādus parametrus, kuros strādāt, pat tad, ja tu uzliec digitālo operatoru, kas ir mākslīgais intelekts. Tur arī tu iestati robežas, tu iestati darba laikus, tur principā viņam ir jādara kaut kas tavās noteiktajās robežās. Tāpat tās ir cilvēks vajadzīgs, kas nosaka tās robežas, tad jāsako līdzi reālai vajadzībai. Ja tā ir biroja ēka, tur dažādas iestādes, darba laika var atšķirties. Cilvēki nāk dažādos laikos. Prasības no iekštelpu kvalitātes jautājumiem arī atšķirās ar cilvēkiem tā tālāk. Tad ir jābūt cilvēkam, kas to visu savalk kopā un beigās tai sistēmā arī iestat un sako līdzi, vai tas viss arī strādā. Jo šobrīd ir tā, kad izbūvēja varbūt ēku, sliktais piemērs, kas tagad projektēšanā ir. Tie, kas taisa automatizācijas sistēmu, viņi tiek piesaistīti nereti pašās beigās. Tad, kad jau ir apkūra, ventilācija, ūdens vadi, visi savilkti, un tad viņš saķer galvu un skatās, kur to vadu izvilkt, kur skaitītāji pielikt. Prasībās ir entās prasības, bet pirms tam vienkārši salikts tādas iekortas, kur savā starpā vispār nevar komunicēt. Tie piemēri tādi ir. Un tā ir tā lieta, ka tā attiecīgi, ja to, teiksim tā, arī nenodefinē, neuzrauga, tad pašplūsmā nekas nestrādās kā vajag. Tomēr vajag tur savu viedo skatu, vīziju, kā to lietos, kurš lietos un kā pareizi lietot. Un par vēsturiskām ēkām, kas nav jaunbūves, bet, piemēram, tas pārbūves, kur tu saka, kad, ir viens siltuma enerģijas ievads un čuguna radiatori un kolēģi sūdzās augsti. Mums ir vienkārši arī tad sāk no tā, ka tiešām, kad tu teici definēt, kas tad mums ir tas mērķis, piemēram, uzlabot mikroklimatu, un tad no tās puses tā kā šķetināt to kamolu vaļā. Pa lielam jo energoefektivitātei, kā es skatos uz to lietu, tā nav energotaupība. Energotaupība tad, kad mums nav nauda, tad, kad mums nav resursu. Energoefektivitāte ir enerģijas patēriņš. Bet, uz 3 jautājumiem atbildiet, kur, kad un cik. Un attiecīgi, tas ir tas virziens, kurā būtu arī jāskatās. Tad mēs skatāmies no vajadzības puses. Mums vajag tērēt enerģiju, labi. Bet mums galvenais, ja mēs gribam runāt par efektivitāti, nepārtērēt un nesaldēt cilvēkus, teiksim tā, jātrāp tai vidas punktām. Protams, tad tas ir tas, pēc kā skatīties. Un, protams, arī ir tehniski ierobežojumi arī bieži vien, ka tur vēsturiskā ēkā nevar darīt visu, ko tu gribi. Bet jāsaprot, ka arī loku atvēršana ir savu veidu ventilācija. Nav tā, ka bez mehāniskās ventilācijas nekā neiztikt. Bet tad ir jāpadomā, kā to ērti izdarīt. Jāinformē darbinieki, ka jums ir iespēja, bišķi pa daudz sasmats nogrieziet, tā kā temperatūra, tas ir viens ziemā, un tad veriet vaļā logu, jo bieži vien tas sasmakums rodās arī no tā, ka pārāk augsta temperatūra tiek uzturēta. Tā kā, jā. Un tu pieminēji arī mākslīgo intelektu. Karstais kartupēlis, kā tev liekas vispār tādā energo pārvaldībā, tā jau ir tagadnē? Vai nākotne, kā tu skaties to? Es jau teiktu, ka tas mākslīgais intelekts jebkurā nozarē tagad pa visām spraugām lien iekšā. Tā ļoti vienkāršot sakot. Arī energoefektivitāte nav tā nozara, kas bez tā iztiks, jo tā pati datu apstrāde. Kamēr nav sakārtotas tās energo monitoringa lietas tā, ka tev ir smuka datu bāze, no kur tu zini, kādi tavi avoti, no kurienes nāk tie dati pa kādiem kanāliem, un viss tas smuki pēc tam uzlikts uz Excel vai tur Power BI. Tikmēr tev ir kaut kādi Excel faili, lieli, mazi, vienalga, un mākslīgais intelekts, teiksim tā, šobrīd jau tiek attīstīts, lai palīdzētu šos te lielās datu kopas apkopot. Kaut vai tajā virzienā skatoties, tas ir, teiksim,
ļoti, teiksim, atvieglo darbu. Bet būtībā, ja es būtu energo pārvaldnieks, nezinu, pašvaldībā man šie Exceli, tu ieteiktu, tāpat tās iemest, nezinu, kaut kādā MRI, kā tur atrodi man tur, kuram objektam pievērst uzmanību un ko kā pēc pieredzes vai... Kādas tās spējas būs tam māksliniekam intelektam iedot kvalitatīvu atbildi. Pirmais jau ir, teiksim, tad, ja to grib darīt, tad tomēr būtu jāpaklausās, ko stāsta tie, kas mākslīgu intelektu ikdienā tur, teiksim, promotē un māca par viņu, kā promptus pareizi taisīt, kā tur pareizi viņam datus iedot, lai to rezultātu dabūtu, jo, tāpat vien jau visi, man liekas, ir jau pamēģinājuši kaut ko iemest un uzģenerēt, uztaisīt un tā tālāk. Viens ir tādā spēlēšanās līmenī kaut ko tur tam līdzīgi, otrs jau mērķtiecīgi mēģināt dabūt kvalitatīvu atbildi no tā rīka. Un ar tiem izgājām cauri, to, ko man arī noteikti gribās tev pajautāt par tehnoloģijām. Tev piemēram, energo pārvaldības sistēma, to es konstatēju, nezinu, kaut kādā sistēmā, man ir ļoti liels patēriņš. Kā atrast to tehnoloģiju vai kaut kādu to risinājumu, ko uzlabot? Tā kā nevis ko uzlabot, bet tā kā tu minēji to piemēru ar gaismekļiem, kad tev ir luminescence un tu vienkārši izmanto LED, bet kā zināt, ko piemērot? Vai tas ir, nezinu, braukšana uz izstādēm, nezinu, speciālista piesaisti un ko, jo tas piedāvājums jau arī viss kaut kāds, nezinu, tu gribi siltumu likt, tu vien pabrauc pa ielu, to 3 busiņi aizbrauks garām, kas to piedāvā, bet kā saprast reāli, kurš tas risinājums, tā tehnoloģija būtu uzņēmumam piemērotākais? Te ir svarīga tomēr tā inženierpieeja, ja mēs tā par uzņēmumiem runājam, bieži, ja ir uzņēmumi savi inženieri, tad ja siltumtehniķi, elektrotehnikas inženieri, viņi, gan jau, ka ir kāds, kurš to spēj noteikt, kādu jaudu viņiem vajag izvēlēties, tas jau viens. Respektīvi jau noteikt to vajadzību, jaudu un tā tālāk, iekšēji nodefinēt vajadzību. Par piedāvājumiem, tu pareizi saki, šobrīd tev tur met pakaļ bez mazvai. Tas viss iekārts. Kā izvēlēties? Tā pati pieeja no vajadzības un teiksim tā, saprast pēc iespējas to globālāku pielietojumu, jo kas šobrīd, kas teiksim tā, liek man paskatīties uz, piemēram, pieejamo tehnoloģiju, tādā, kas gaismā šitais varētu noderēt. Es skatos, ka viņš noder ne tikai šai lietai, bet viņš var izdarīt vēl šito. Jo tagad jau tās iekārtas ir daudz funkcionāls parāds. Tas pats siltumsūknis, viens ir uzlikt jaudu, viņam ir tur pults vai sienas tam vajadzīgi, bet vai viņš var komunicēt tur ar telefonu, vai viņš var sakomunicēt ar BMS sistēmu, vai viņu viegli apkalpot, vai viņš tur paziņo, ka viņš ir izslēdzies, vai viņam ir timers, vēl kaut kas, respektīvi jau tās priekšefektivitātes visādas prasības, ja tu nodefinē, tad jau tev paliek kaut kādi 2-3 varbūt, ko izvēlēties, nevis 50. No tāda viedokļa arī skatās. Un otrs ir tas, kad, ja mēs kaut kādus sensorus skatāmies vēl kaut ko, un arī tas pats jautājums, cik viegls viņu pāraudzīt. Vai viņam ir savu platformu, vai tu vari datus uz savējām datubāzēm vilkt iekšā, likt kopā grafikus tam līdzīgi. Arī tā ir tā vajadzība, kas ir jāapmierina. Viens ir nopirkt sensoru, lai viņš tev rāda vienkārši telpā, cik ir, un cilvēks paskatās, ir labi, nav labi, bet priekš energo pārvaldības tev jāsalīdzina, taču otrā galā varbūt ir vēsāks. Un jautājums, kāpēc ir vēsāks, tad ir siltumēzglā jautājums, vai tur radiatoros jautājums. Bet ko tu darītu, ja, piemēram, cilvēki nezina, piemēram, vieglākais piemērs, nezinu, apkurss platība, cik viņiem nepieciešama. Tā, kad tu sāki saprast to mērķi vispār, negribu teikt to funkcionalitāti, kas nepieciešama, bet ko vajag to nodrošināt, tad piesaistīt speciālistu, jo vienkārši man praktisks kaut kāds gadus entos apmakaļ piemērs, tur es pasaku, man tādu telpu vajag apkurināt, nezinu, viens tur man piedāvā 15 kW katlu, otrs man piedāvā 20 kW katlu, kā saprast, jo tā ir milzīga atšķirība, bet kā saprast, tad cik tev reāli vajag, jo tu jau nevar salīdzināt, ja godīgi pēc tam tās alternatīvas, nezinu, kuras tirgus piedāvā. Jā,
ko lai tev saka, nu tas te nāk spēlē iekšā tā inženieru kvalifikācija, inženiera pieredze, inženieru spēja novērtēt situāciju objektīvi, un spēja paredzēt arī kaut kāds nākotnes scenārijus. Jo viens ir, teiksim, uzlikt jaudu pēc, kā parasti projektētājs ēkā neviena nav, saules ieguvumu nav. Ir sliktākais scenārijs ārā -20 grādi, bet pēc tā piemeklējam jaudu. Mēs varam skatīties no otra gala. Mums ir vēsturiskie varbūt dati, paskatāmies, cik reāli tā puse tērē. Un skatāmies, tā ir augstākajā zienā, un maksimālā jauda ir bijusi tāda. Izvēlamies pēc tā principa. Tātad divas lietas, principā, vēsturiskie dati, ja ir uz kā balstīties, un inženiera spēja novērtēt situāciju. Vēl viena lieta, ko mēs nepieskārāmies, ir energopārvaldībā ļoti svarīga arī, tagad daudz tiek runāts vispār par tā kā emisijām, ka tur ir šis, var teikt, negribu teikt ietekmes uz vidi aspektiņš, bet šis pēdas noteikšana, un tad arī mūsu ilgspēja nāk iekšā, negribu kā trends, bet tā ir realitāte, jo šobrīd uzņēmumi par to domā, kā energopārvaldības sakarā tas tiek savilkts kopā. Teiksim tā, pieredze nekustamās īpašumos attiecīgi ir tā, kas es varu teikt, ka tajā nozarē tiešām no ēkas ir tas, kas ēkas enerģijas patēriņš ir lielākais. Teiksim, emisija avots, attiecīgi samazināt enerģijas patēriņu, samazina emisijas. Matemātika vienkārši. Bet, ja mēs paskatāmies uz ražojošiem uzņēmumiem, te jau situācija paliek sarežģītāka, jo emisiju daudzums it kā no vienas puses visu vēlās samazināt, no otras puses uzņēmumi grib augt. Mazie uzņēmumi grib kļūt par vidējiem, vidējie par lielajiem, attiecīgi palielināt ražošanas jaudas, spējas un tā tālāk. Un viņa tā galvenā, teiksim tā, doma ir, attiecīgi, ja mēs vairāk ražojam, mums ir jāspēj to izdarīt efektīvā, palielināt produktivitāti. Un tas arī līdzi nes to, ka tev ne tikai enerģijas patēriņš uz vienību samazinās, bet arī līdz ar to CO2. Un kā vēl CO2? Attiecīgi alternatīvi enerģijas avoti. Pārēj no fosilā uz kaut ko zaļāku. Teiksim, visi šādi veidi jautājumi nāk spēlē iekšā, kas ir pakārtot, protams, enerģijas avotu izvēlei un enerģijas patēriņam. Bet šeit mēs nevaram runāt par tonām CO2, tie tons CO2 uz produkcijas vienību, uz ko mēs varam skatīties. Jā, un tā ir tā, pieejas maiņa, ko tu tagad saki, pliki būtu paņemts, elektrība reiz koeficients, tur man šitāds ietaupījums, bet īstenībā tas baigi neko neraksturo. Un šitas ir baigi būtiskais, jo man liekas tā izpratne arī par to te ir tāda, negribu teikt sakropļota, bet, jā. Tāds, šis ir labs, jo neviens kā ir vienkārši ļoti daudz tie kalkulatori pieejami. Tur droši vien pats arī redzējis. Un tad es tā domāju, ja man ēka citādāk, bet ja es skatos tādu ražošanu, vai man tas kalkulators tur reāli pateiks to ieguvumu. Jā, bet ir arī pretī otra puse tā, teiksim tā, neteikšu kā ēnas puse, bet tā nesakārtotā par to, kādu CO2 koeficientu izmanto. Jo šobrīd elektroenerģijai tu vari izvēlēties MK noteikumus, man liekas, KEM ministrijas publicēto vai augstspēļu un tīkla šo te globālajā, Eiropas sistēmā definēto. Un tur ir divi koeficienti. Viens ir tu pērc zaļo elektrību, otru nē, bet beigās tev jau pavadiem atnāk tāpat, kas pārējiem. Tas ir taisnība. Un es atceros, vienkārši tu pats strādāji tām sistēmām, tad bija, ja tu neesi uzrakstījis to, tad ir problēma. Ja tu tur definē, droši, ka svarīgi, ka to droši, ka pielikt, tad tev neviens nepārmetīs, ka tu ņem to, ja tu esi viņu kaut kur atrunājis, ne? Tā ir energopārvaldībā viss. Bet labi, mums laiks baigi iet uz beigām, un par tādu nākotni. Tu pats teici, ka tā nozara arī attīstījusies, un tā, ko tu redzi varbūt tos galvenos izaicinājumus, kas tuvākajos gados būs, vai tieši tā kā pretēji kaut kādas labās lietas nākotnē?
Nu, izaicinājums, protams, būs, teiksim tā, globāli neatslābt. Nu, teiksim, bet no vienas puses to visu uzņēmumu tāpat domā līdzi, kur viņi tērē, kā viņi tērē un tā tālāk arī bez tās energoefektivitātes likuma. Nu, tas tomēr ir viņu bizness un attiecīgi visi tie pasaules notikumi, kas ietekmē energoresursu cenas, tas arī, teiksim, parāda jau kārtējo reizi, ka energo pārvaldība tomēr ir sava veida riska menedžments. Un arī jāsaka uzreiz, ka tie, kas pirms 10, 15, 20 gadiem ieguldīja, tie šobrīd ir ieguvēji. Un tie, kas tikai tagad sāk par to domāt, nu, katrs nākamais gads, kad netiek pieņemts lēmums, palielina risks nākotnē. Nu, tas ir tas lielais izaicinājums, ar ko vismaz vai ar veidzernām sanāk cīnīties. Jau arī te jau es nozarē dzirdu arī, teiksim, daudz, teiksim, sūkstās par to, ka it kā ir samazinājuši savu enerģijas patēriņu globāli. Latvijā viņš varbūt kāds ir, tāds ir, bet sadals tīkls atkal jauns tarifs izdomā klāt. Un tad arī, teiksim tā, nedaudz cīņa ir, neatslābt un arī attiecīgi izaicinājums būs vispār jautājums par nākotni kā tādu tam pašām sistēmām, energoefektivitātes likumam kā tādu, jo kā jau te uzsvēra arī iepriekšējo podkāstā dzirdēja, ka arī ne tikai uzņēmumiem jau, teiksim, 4. reizi dzirdēt tos pašus ieteikumus vai uzņemt auditorus tikai tāpēc, ka likums prasa, un otrā pusē arī auditoriem jau parādās tas, ka jau neiedziļinās vairāk, bet, kā tu teici, štancē auditus. Tas ir abās pusēs redzams pagurums, un tas, teiksim, ir jārisina jau laicīgi. Varbūt ir kaut kas, ko es tev nepajautāju, ko tu noteikti gribi vēl par energo pārvaldību. Man gribās, lai to tā ieskicē, kad varbūt energo pārvaldnieki, energo pārvaldības sistēma nav biets, bet ir iespēja. Un arī tie cilvēki, kas strādā to. Jo bieži vien droši vien, kad tas asociējas, tā kā Mārs Dēle teica, ka domā, ka vida auditors nāk pie tevis. Un visiem uzreiz ārprāts. Bet, kāds varbūt tev novēlējums, vienkārši, lai to kultūru, uzlabot vai... Te ir jāņem vērā to, ka jebkurā gadījumā auditors, kā jebkurš speciālists, es ticu, ka Latvijas uzņēmumos ir spējīgi inženieri, ir zinoši inženieri, un viņi visu paši arī var izdarīt. Teiksim, viņi paši zina, kā efektīvāk ko darīt. Bet ko dod auditors? Attiecīgi, ja tam pašam inženierim galvenais uzdevums ir uzturēt sistēmas, viņš varbūt par efektivitāti padomās reizi gadā un kaut kādu projektu reizi realizēs ieteikumu kaut vai, 6 mēnešos. Tajā pašā laikā auditors ir cilvēks, kas ir specializējies uz šo jautājumu, ar pieredzi, zināšanām atnāk un kaut kādā, jau īsākā laika sprīdī tev iedod kaut kādu konkrētu, varbūt risinājumu palīdz tev atrast. Un tātad, nevajag uz viņu skatīties kā tiešām kā uz kaut kādu, kas ir sankciju, nāk ar sankcijām, bet kā uz speciālistu, kas var samazināt tavus darba stundas, atvieglot tavu darbu. Teiksim, arī te ir jāņem vērā to, ka no auditora uzņēmumi joprojām to auditā pasūta. Mums vajag auditu 1 gadu. Bet jo tu tajā brīdī auditoram ir uzreiz pēc noteikumiem, viņam ir jāskatās viss. Viņš var palaist kaut ko būtisku garām tajā pašā laikā. Bet ja mēs jau uz auditu skatāmies kā uz kaut kādu iespēju sev dabūt, teiksim, netērēt savu inženieru stundas tam, bet iedot ārējiem, tad nodefinēt uzdevumu, arī auditoram ir daudz vienkāršāk strādāt. Viņam jāsagatavo bilants un jāizskata šitie 3 pasākumi. Teiksim, tādā veidā to kultūru veidot, savstarpēju sadarbību. Un to tāds gala vārdu varbūt novēlējums uzņēmumiem,
Vai ēkas energopārvaldniekiem esošajiem un topošajiem? Novēlējums ir neatlaidību. Teiksim, tā nenokārt rokas pie pirmajām neveiksmēm, jo arī man ir bijuši procesi. Es 4,5 gadus strādāju kā pārvaldnieks, un man reāli viena lieta šis 4 gadus arī bija jārisina. Kamēr nonācām līdz tam, ka mēs varējām sākt risināt to problēmu. Tā kā tas ir nevienmēr energopārvaldība, ir kaut kas tāds, ka mēs tagad pirmajā mēnesī ieviesīsim, un nākamajā mēnesī mums būs uz 10% mazāks patēriņš. Tā nav. Tas ir ilgtermiņa projekts, un tā uz to arī jāskatās. Paldies tev par sarunu!